Visgrūtākā pozīcija attiecībās ir gaidīšanas pozīcija. Tad, kad tu gaidi, kad otrs mainīsies, tad, kad tu gaidi, kad otrs beidzot padarīs tevi laimīgu, tad, kad tu gaidi no otra, kad tad no otrs cilvēks izdarīs tos lēmumus, kas ļaus tev beidzot būt laimīgam. Bēdīgā ziņa ir, ka otrs cilvēks nekad nevarēs nolasīt visas tavas vajadzības, visas tavas vēlmes, visu, ko tu gribi, tā kā veltīt savu dzīvi tevis dēļ dzīvot reāli. Tā ir neveselīga pozīcija. No šīs pozīcijas bieži pie manis nāk cilvēki uz konsultācijām ar vēlmi mainīt otru cilvēku. Lieta tāda, ka tad, ja tu gribi būt veselīgās attiecībās, tad, ja tu ej tajā mērķī ar vēlmi mainīt otru cilvēku, ja tu gribi saglabāt savu neveselīgo pozīciju, lai tu varētu saglabāt šo neveselīgo pozīciju, tad ir jāmainās otram cilvēkam. Tā kā tev tas ir vajadzīgs, lai tu varētu turpināt tālāk uzturēt neveselīgas attiecības. Un tas ir šis paradoks, kuram nekādi nevar noticēt tas cilvēks, kurš ir atnācis pie manis it kā ar vēlmi taču izveidot veselīgas attiecības. Ja tu gribi izveidot veselīgas attiecības, tad ir jāsaprot, ka ir jāsāk ar sevi. Otrs cilvēks var gribēt mainīties, var negribēt mainīties, bet tas, ko tu vari ietekmēt un ko tu vari mainīt, esi tikai un vienīgi tu un tava attieksme, nevis otrs cilvēks. Otrs cilvēks varbūt arī sagribēs mainīties tev blakus, bet vispirms tev ir jāsāk ar sevi.